Tālava ir nosaukusi no senā reģiona, kurā mēs atrodamies. Vesā Tālavas zeme, kas ir Gulbene, Smiltene, un šis reģions ap Gulbeni Smilteni. 11 gadus atpakaļ mēs sākām taisīt pirmo sidru. Gatavais sidrs bija 10 gadi atpakaļ, jā. Rudenī vecākiem ābeļdārzā bija ļoti daudz ābolu un ielikām noraudzēties sidru, jo kā mājās tvertnes bija, sūlspiede viss bija. Nākamajā pavasarī, kad mēs baudījām, kāds sanācis mūsu sataisītais sidrs, sanāca ļoti labs. Taisījām tā kā lēmo muciņās un vēlējās šampāņu štila pudelēs. Skārdens, jo tas mūsu sākotnējais bija, ka Sarnim bija liels sapnis, kādus 3-4 gadus, diezgan ilgu laiku. Tas ir tas, kā mēs gribam, Alumīnijas skārdens bija mērķis no 17. gada, kad mēs jau sākām so iet. Sākotnēji, protams, bija nedaudz bail par to, kā patērētājs to uzņems. Alumīnijas skārdenē būs labāka kvalitāte zērienam. Ilgtermiņā, jo tur nepiekļūst saules stari, labāk var aizvalcēt, aiztaisīt cieto buņģiņu, un viņi tagad no apkārtējās, hermetiskāk no apkārtējās vides neko neuzsūs. Šie divi ir mūsu klasiskais pussausais sidrs, kas arī vēl ir ziemas āboli, un šis ir sausais sidrs, kur ir arī vēl ir ziemas āboli, kur ir nogatavināts 11 mēnešus. Mums ir gan ābolu sidrs ar cidonijām, ābolu sidrs ar apiņiem. To Latvijas kraušīgo superīgo ābolu var savienot arī ar tropiskajām garšām. Tāpēc mēs radījām divus sidrus, ābolu greifrutu sidru un ābolu marokujas ir passion fruit sidru. Jā, tas vairāk, teiksim tā, paņem tādu jaunāku publiku, kas varbūt grib kaut kādu tādu tropiskāku pieskaņu savam dzērienam. Kas tev vēl tur dozītē ir? Un pagājušajā mēs sākām taisīt mūsu bezalkoholisko sidru. Bezalkoholisko vai ļoti zema alkohola saturā dzērieni kļūst ārkārtīgi populāri. Taisam arī zem Rīgas brenda arī sidriņus, tieši rabarberu un apiņu. Jā, tas bija tāds projekts kopējs. Varbūt lepnums, ka ar šiem sidriem mēs esam arī ar Baltic Borta. Sadarbojamies arī ar ābeļdārzu audzētājiem. Gan vietēji, gan ābeļdārzu audzētāji mēs ņemam ābolus no visiem. Un tad mēs šķirojam pēc tādām sortēm. Onkulīši, kas katru gadu uz riteņa rāmja to vienu savu maisiņu ved, un tas man liekas ļoti forši, ka tas tā kā tie vietēji iedzīvotāji arī vienmēr zina, ka ir vieta, kur viņi varēs atmest un novākt. Ir 1 kilograms ābolu, tad nāk 750 līdz 750 ml sulas. Tad nāk 1/4 daļa aiziet. Izspaigās. Diezgan daudz paliek pāri. Tad mēs arī atdodam meža dzīvniekiem. Mēs sadarbojamies ar vietējiem rajona novada brieždārzu audzētājiem, meleņu audzētājiem, lai dabūtu skābu vidi, un mednieku kolektīvu vietēji. Jā, tā kā principā nekas neaiziet atkritumos. Jā. Mēs izmantojam pilnīgi Latvijas ābolu. Ievesti ābolu nav neviena.